Pirms dažām dienām iznāca Lightroom 14.3 versija, kurā ir daži jaunumi, daudz labojumu, daudz jaunas kameras klāt, un mēs paskatīsimies, kas tur ir jauns šajā video, bet es cerēju bišķiņ kaut ko jaunu, jo Adobe pirms laika solīja, kad viņi mēģinās vairāk integrēt savu AI iekšā, ļoti ceru kaut kādu automātisko bilžu atlasīšanu. Es esmu iztestējis dažādās citās ierīcēs, kurš nepatīk man kā strādā, ja pareizāk sakot, vispār nestrādā, manuprāt. Taču cerēju, ka Lightrooms varētu ieviest kaut ko, kā piemēram, kur rāda katrai bildē, cik cilvēkam acis vaļā, kāds fokus ir, kas ir daudzām citām programmām, bet Lightroomam diemžēl vēl viņa nav. Taču Lightroom Classic 14.3 versijā ir dažas jaunas lietas, kā arī daudz jaunu kameru atbalsts, ļoti daudz visādu bugfiksu, jeb kļūdu labojumu. Ir lietas, kuras es pat šodien neskatīšos, kas nav interesantas, kā piemēram tur katalogus attīrīt, kurus vecos, kurus nevajag un tā tālāk, kas ir tieši šajā versijā. Bet kopumā ir viena versija, kur es varētu izmantot tā kā es landscape maz fotografēju, bet tik pa laikam ar dronu kaut ko nopučēt, tur gadīties, ka šī funkcija man kādreiz var noderēt. Un apskatīsimies, kas tad tur jauns ir. Ja pareizāk sakot, jaunas ir masku veidi, kā selekto maskas AI mākslīgais intelekts, kas iebūvēts Lightroomā iekšā ir. Un man te ir dažas bildes jau, kuras ir, diemžēl, tikai no ziemas, jo bišķiņ arī no pavasara kaut kas ir nedaudz. Pēdējā laikā maz laika ir sanācis papučēt kaut kādu landscape, bet dabu, bet apskatīsimies, kas tad ir jauns tajā jaunajā 14.3 versijā. Ja neesi atjaunojis, tad Creative Cloud aplikācijā to var izdarīt, var ieslēgt arī automātiskos atjauninājumus. Šī bilde jau ir apstrādāta, drona bilde, vasarā, ziemā, tā kā maskrās ir diezgan daudz saturācijas uzgrieztas un tā tālāk, bet paskatīsimies mēs to jauno funkciju, kas ir vislielākā šajā versijā, jeb landscape maskas. Viņas atrodas turpat, kur visas pārējās maskas, izveidojam jaunu masku un kur ir jauna funkcija Select Landscape. Tad, kad mēs viņu izvēlējāmies, Lightrooms analizēja bildi jūsu. Un šajā bildē viņš atrod, ka te ir debesis. Tas izskatās, ka ir kaut kādi koki, koki vai zāle, kaut kas tam līdzīgs. Un natural ground, kas ir tā kā īstās zeme. Diemžēl viņš šeit arī ledu bišķiņ iezīmē. Man liekas, ka šī bilde viņam nedaudz ir par sarežģīta, bet īstenībā tas ir baigi forši, jo iepriekš pa lielam bija tikai backgrounds un debesis varēja atzīmēt automātiski. Protams, tur citi bija subject detection un tā tālāk, bet tādi pamati, kas landscape'am tad bija šie, pamēģināsim. Jā, viņš pat atļauj izveidot 3 dažādas maskas. Izveidojam, tad mums ir zeme, kas ir, ko viņš uzskata par zemi. Es domāju, ka kādā citā piemērā labāk varēs viņš to saprast, jo te viņš īsti nesaprot ar ledu. Mēs varam paskatīties, cik tas daudz ietekmē kur bildi. Jā. Nākošā bilde, es domāju, ka ledus te arī nekas tāds baigi labs nebūs, gan jau, ka visnoteikti šo vietu viņš mācēs atrast un debesis. Sky, debesis atradis, viņš pat rāda, ka ir kalni, laikam viņam te bišķi rādās. Kā jau teicu, ka AI nevienmēr ir tas, kas ideāli izdara un atlasa lietas. Arhitektūru gan viņš tā kā izskatās, ka ir sapratis. Iezīmēs ar sarkanu. Šīs bildes, diemžēl, no NASA tiek lādētas, tāpēc viņas arī tik ilgi ielādēs, jo viņas sen jau esmu izbekapojis ārā no man SSD diskiem. Paskatīsimies, ko viņš šajā bildē atradīs. No maskām debesis, koki, zaļumi, ko var redzēt arī. Mēs uztaisīsim visas 3 maskas, lai vienkāršāk natural ground viņš ir atradis. Pat tīri labi. Mēs pat varam pamēģināt. Tad zaļumus ļoti labi var redzēt arī, ka mežā nedaudz kur zāle lien ārā, viņš tomēr saprot, pat ziemā, tas ir ļoti labi īstenībā. Debesis jau pats par sevi saprotams, tur jau nekas īsti nemainās. Vēl viena ļoti tāda paša bilde no Laukazera, tepatās kaut kad ziemā bijām ar ģimeni aizbraukuši. Es domāju, ka te arī nebūs nekāda baigo problēma, viņš diezgan labi atradīs masku. Ko viņš darīs ar pavasara bildēm, man gan daudz nav, es kaut kad vienu reizi tikai lidojis vienam klientam, fočāju tur dažas lietas, paskatīsimies, ko viņš šeit pie landscape atradīs mums. Domāju, ka te viņam ir jābūt labāk jāstrādā, lai gan ar tikai 3 maskas, bet pa lielam te arī ir 3 lietas tikai, ko tu vari atrast. Tās visas ir jau šeit redzamas. Debesis, zaļumi, ļoti labi, izņemot šo vietu. Es kāpēc viņš neuzskata, ka tur ir zaļums
Varbūt viņš domā, ka tāpēc, ka zāles ārā vēl nebija, zaļa zāle nebija pavasarī, un viņš domā, ka tas ir smiltis kaut kāds varbūt. Tas atvieglo daudz darbu, ja šis viss tev būtu jāzīmē rotiņu, tad vienu bildi varētu taisīt diezgan ilgi. Kopumā ir forši, protams, par šo atjauninājumu. Es gaidīju kaut ko, protams, arī tādu, kas man varētu noderēt vairāk, kā jau es teicu, ko es gribētu kaut kādā library modulī, kur, kad viņš noskanē visas bildes, viņš redz cilvēkiem, kuriem sejas acis ciet, kuriem nav acis ciet. Uz doto brīdi es izmantoju tādu funkciju un sanāk man maksāt kaut kādi 11 eiro mēnesī, kas ir narrative select, laikam viņš saucās. Jā, narrative select, kurš ļoti labi atzīmē katru cilvēku ar zaļu, ja ir ķeksis, asums, labs un acis vaļā, tad es baigi gribētu to redzēt kaut kad arī Lightroomā. Reka ir, tepat viņš ir vairāk, arhitektūra ir atradis ūdeni. Redzat? AI kļūdās un pie tam bieži, tā kā es ikdienā programmēšanu nodarbojos un manā programmā, ar ko es kodēju iekšā, arī ir AI iestrādāts, tad bieži vien man ar viņu sanāk pat salamāties, jo dažreiz tik elementāras lietas viņš nemāk izanalizēt un atrast, un tu laiku gribēdams iekonomēt, beigās iebrauc vēl lielākās auzās. Tāpēc vienmēr ir jāpārbauda, ko viņš dara, bet kopumā es teiktu, ka ir labs updates priekš drona bildēm, un priekš drona bildēm man viņš ļoti noderēs, bet domāju, ka kaut kur citur bišķi mazāk. Lai gan sanāk arī kāzās taisīt kādas fotosesijas dabā, un tur var būt ūdeņa fonā, vēl kaut kur, ko tu vari ātri un vienkārši selektot sev vajadzīgo lietu. Piemēram, sapratāt, tā kā AI noteikti palīdz ikdienā strādāt, arī man bildes apstrādāt, diemžēl daudz kur tas klibo. Adobe kaut kā ļoti lēnu ar to AI iestrādā savās programmās, gribētu, lai viņi to dara ātrāk, bet neko darīt, tāda dzīve. Gaidīsim nākošu update un noteikti par to es jums arī pastāstīšu. Paldies, kad skaties video, protams, nospied laiku šam video, lai viņu arī kādi citi cilvēki redz, fotogrāfiju vai cilvēki, kas grib par bildēm ņemties. Un piesako manam YouTube kanālam. Drīzumā tur būs vēl daži jauni apskati gan arī par vienu cloud servisu, ko es izmantoju, kur bildes glabāju jau ļoti ilgus gadus, kurš man ļoti patīk un to es gribu parādīt. Bet mēs ar jums tiekamies noteikti jau tepat YouTube kanālā. Paskaties arī, protams, manus iepriekšējos video, nesen Godox V100 zivspuldzē ir apskatu taisīju, diezgan brīvi pastāstīju savas domas par to, kā arī ir viens video, kā failus glabāt mūsdienās drošāk, lai nepazūd visas bildes. Viss ir tepat pieejams. Tiekamies jau nākošais. Tas šoreiz arī viss.